Skaties, dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs. Te ir mana dzimta. Šoreiz stāsts nebūs par daudzu gadu veidotām un lolotām lauku saimniecībām, kuras vada pieredzes bagāti saimnieki. Stāsts ir par 4 jauniešiem no 4 dažādiem Latvijas reģioniem – Zemgales, Latgales, Kurzemes un Vidzemes, kur katrs ar savu atšķirīgu saimniekošanas veidu tie tikai nesen uzsākuši darbību. Es esmu Vita un kopā mēs brauksim uz laukiem, lai iepazītos ar pietiekami drosmīgiem jauniešiem, kas nebaidās grūtību un savu dzīvi vēlas saistīt ar saimniekošanu laukos. Šajā saulainajā brīnišķīgajā dienā šodien ciemojamies pie Mārtiņa Jātnieka saimniecībā Vaidolotis. Skatīsimies, kā viņam veicas šeit ar darbiem, ar ko viņa ģimene šeit nodarbojas, un iespējams Mārtiņš mums arī uzspēlēs kādu dziesmu. Mēs esam saimnieks saimniecībā Vaidolotis, vienā no Latvijas kultūras mantojuma saimniecībām, turismu saimniecība ar pamatnozari lauksaimnieciskā ražošana. Apsaimniekojam 365 hektārus zemi, kur pamatā ir ziemaskvieši, vasaras kvieši un rapsis. Plus vēl mēs audzējam arī miežus un šogad arī izmēģinām arī lobrības pupas. Kā sākās saimniecība pat kā tāda, kad man vecmāmiņa iesāka šeit strādāt ar 14 hektāriem zemes. Pirms tam, protams, bija mazāk, jo visu pamazām tikai attīstījās. Iesāka ar tulpju audzēšanu. Tulpes audzēja, lika koferos, ved uz Maskavu, ved apakaļ naudu un saka, ir pirmo traktoriņu, pirmo arklu ar vienkalpošu sarku. Un līdz ar to tad pamazām zem varēja iepirkt un tā saimniecība sāka augt. Kāpēc laukos ir forši? Ja tu pagriez kameras riņu, tad viņi saprast uzreiz. Bet, principā ir tā, ka tas ir... Es domāju, ka cilvēks, kurš dzīvo dzīvoklī vai kurš dzīvo Rīgā vai pilsētā, viņa domāšana un tas redzējums, viņš neredz vairāk par savu sienu. Šajā brīdī es redzu jau tālāk, ka es jau varu iztēloties, ko es varu izveidot šeit vietas. Ja pirms mēs vēlētos te uzbūvēt hokeja halu, piemēram, es to varu izdarīt, man ir viss iespējas. Lūdzu, daram to. Ja es gribu braukt uz pilsētu strādāt, darīt lietas, to es arī varu izdarīt. Principā ir tā, ka cilvēki ēdīs katru dienu. Es ēdu, to ēdu, viņi visi ēdu, politiķi ēdu. Un tas bizness ir nekad, tas ritenis nekad neapstāsies. Ir tikai jāmāk pareizi to darīt. Līdz ar to par biznesu to nosaukt kā ļoti labu, tikai no konkrētas, izjūt no konkrētām platībām, no konkrētas darbības, kā to pareizi veic. Līdz ar to es uzskatu, ka bizness ir ļoti labs, un laukos attīstības iespējas ir milzīgas, un ir dzīvot ir forši, un tu pats izveido savu vidi, kādā tu vēlēsi dzīvot.
Jā, ir perfekti. Pēc požarota mīčas matos, žēl tas nebija tajos laikos, kad mīšas dejo brunčos baigos. No tiem, kādai koku onkuļiem. Tāds liels prieks un lepnums, ka mums tādi ir palikuši. Un stāsts par to, kā tika saglabāt viņi. Toreiz, kad meliorācijas laikā viņas gribēja likvidēt. Laimīgā kārtā viņi netika nokudēti. Ar tevi pārējošu, līdz man rītas un dai, kamēr vieru un kuršu. No sapņiem ir, tas ir mana tēva sapnis, viņš jau gribēja realizēt jau ļoti sen atpakaļ. Viņš domāja, kā viņš varētu ietaupīt kaut kādu enerģiju, vai viņš varētu kaut ko izveidot tādu, kas viņam būtu prieks, ka viņam tāds ir. Līdz to tas ir viena no tām lietām, kas ir realizēts, tas ir vēja ģenerators. Un, jā, šobrīd viņš palīdz mums nedaudz samazināt elektrības rēķinus. Tomēr pasaka, pār samaļām te šonāk veltu, dāvā tu kad māc pūr zeltu, kā kumeļš satraucies es esmu, sirdsēja manu mēģu provestu. Blakus mežiņš pa labi. Mežiņš, ko stādījuši man katra brālis. Vecākā rinda ir vecākais brālis stādījis, tad ir otrs vecākais, tad mēs stādījis, tad ir mans jaunākais brālis un pats jaunākais brālis. Es to varu redzēt, kā viņš ir lēnām attīstījies kopā ar mums augot arī mežiņš līdzi. Superīgi. Garos, ar tevi pārējošu, līdz man rītas un dai, kamēr vieru un kuršu. Jā. Laukos dzīvot ir baigi forši.